Paldies! Jāsaka tā jau, kad faktiski visas tēmas, gandrīz, ko mēs plānojām arī minēt jau iepriekšējie runātāji daļēji skāra, tā kā tā aktualitāte ir skaidri zināma. Un tāpēc mēs sāksim tādu nelielu ievadu vispār par mums, un tad pirms mēs ķeramies pie tāda nosacīta jau varbūt diskutējuma jautājuma, tad arī dažas statistikas skaitļus plānots ir parādīt. Jā, mans vārds tātad ir Jānis Ģermanis. Rīgas mežos es strādāju jau kopš 11. gada. Un teiksim tā, ikdienā, protams, ne katru dienu saskaros ar medību jautājumiem, bet pietiekoši bieži. Pats, zināmā mērā, esmu uzaudzis arī medību vai mednieku ģimenē, tā kā šī tēma nav noteikti sveša. Tā, šo jau varam izlaist. Tā, par Rīgas mežiem. Ja kāds nezina, tad izstāstīšu vispārīgi. Tātad Rīgas meži ir Rīgas pašvaldības kapitāla sabiedrība, tātad pilnīgi 100% pašvaldības uzņēmums. Apsaimniekojumā mūsu galvenais uzdevums ir apsaimniekot Rīgas pašvaldības īpašumā esošās teritorijas, no kurām, protams, lielākā daļa ir meža zemes. Kopā mums ir nedaudz mazāk vai nedaudz zem 63 000 hektāru zemes. Lielākā daļa, protams, atrodas ap Rīgu. Viena daļa atrodas arī Rīgas pilsētā, nedaudz vairāk par 5000 hektāru. Un tad, protams, visās blakus esošajās pašvaldībās un ap 5000 arī Limbažu novada teritorijā. Tas tā vēsturiski izveidojies, varbūt neiešu detaļās par šo tieši tēmu. Tanī pašā laikā Rīgas mežiem ir arī uzdevums un pienākums tad apsaimniekot visus parkus un dārzus Rīgas pilsētā. Un, protams, te jāmin ir vairāk meža masīvu, kā zināms, arī Rīgas pilsētas teritorijā, no kuriem arī ir meža parks viena no tām. Tātad arī šīs teritorijas ir mūsu apsaimniekošanā un pāraudzībā. Jā, kopā tās pašvaldības, kurās mēs darbojamies vai atrodamies ar saviem īpašumiem, tad ir 11 skaitā. Un tad es vēl gribētu, protams, minēt, pirms mēs pārējām tālāk jau pie statistikas, minēt faktu, kas, acīm redzot, visiem tāpat ir saprotams, ka Rīga tomēr un Pierīga tāda ļoti unikāla vieta. Unikāli viņi ir ar to laikam pirmām kārtām, ka ap Rīgu un Rīgā dzīvo aptuveni pusi no Latvijas iedzīvotājiem. Kas nozīmē to, ka, un jā, uzreiz paralēli tam ir jāsaka, gan Rīga, gan Pierīga, protams, sevišķi ir ļoti, ļoti bagāti ar mežiem un ļoti liels vienlaidus meža platības, kuras lielākā daļa no viņām ir un tiek apmedītas tai skaitā. Bet arī pašā laikā visiem šiem vairāk kā miljonus cilvēkiem ir arī, tā teikt, citas intereses šajos mežos, kuras tiek aktīvi izmantotas visādos veidos, un statistikā arī parādīsies tas. Un tas ir apstākļus, kas mums, protams, ir jāņem vērā, un ar to, protams, mēs Rīga vai Pierīga esam unikāli. Teiksim tā, un tā ir tā nosacītie apstākļi un tā pieredze, kas mums, tā teikt, rodās, tā teikt, šajos apstākļos strādājot, jā, un viņu mēs nevaram ignorēt. Lūk, un pasakot šo, tad mēs te savilkām tādu statistiku par šo un iepriekšējo gadu, par to, kādas tad aktivitātes faktiski pie mums, mūsu teritorijās notiek. Un tā statistika, manuprāt, ir pietiekoši nopietna. Šeit jūs varat labi redzēt, bet faktiski tie galvenie punkti ir, protams, ka tādi, kad ir organizētas aktivitātes, kuras tiek ar mums regulāri saskaņotas, bet tikpat lielā mērā ir arī, teiksim tā, neorganizētas aktivitātes, kas notiek katru dienu. Tad mēs visi zinām, tad liela daļa no mežiem ir pilna ar cilvēkiem, it sevišķi
it sevišķi tajās sezonās, kad ir labi laika apstākļi, un tās aktivitātes ir dažādākās, bet statistika arī faktiski arī šo te parāda. Ja mēs skatāmies uz tiem pasākumiem, kas iet nosacīti, kontrolēti caur mums un kurus mēs izskatām un kurus mēs saskaņojam, atsevišķos gadījumos nesaskaņojam, tad par saskaņotajiem pasākumiem jūs redzat. Tātad faktiski no skaita ziņā laikam jāsaka tā, kad visaktīvākie ir mūsu nacionālajie bruņotie spēki, tad mums ļoti regulāri notiek ap Rīgu bruņoto spēku apmācības, dažādi veidi, dažas ir, tā teikt, nelielas pārgājieni, dažas ir ar salūtu munīcijas izmantošanu, dažas ir tur ar slēpņiem, ar transporta līdzekļiem. Ir, protams, arī, jāsaka jau tā, pēdējos gados gandrīz katru gadu ir lielās organizētās NATO apmācības vai vismaz starptautiskā līmeņa apmācības, kas iet vismaz vairākas dienas, Un skaita ziņā šis te apjoms ir ievērojams. Man gribētos teikt tā, kad nepaiet neviens mēnesis, kad nav kaut kāda diezgan daudz vairākas dienas mēnesī, kad notiek kaut kur Pierīgā kaut kādas apmācības. Tad, protams, nākošais ir dažādi publiski sporta pasākumi. Pirmām kārtām jau, protams, jāmin ir orientēšanās pasākumi, dažādi, gan klasiski, gan rogainingi. Tāpatās ir arī dažādi, teiksim, citas aktivitātes, kas ir tur stirnbuku skrējieni, dažādas aktivitātes, kas ir varbūt tur, sauksim viņas par eksotiskām, ir arī tādi suņu pajūgu, tā teikt, pasākumi, kuri tiek organizēti. Teiksim tā buķete ir ļoti raiba. Jūs redziet, tad ja pagājušā gada statistika 70 un šogad jau ir 35, un gads vēl no pusē par militārajām apmācībām. Jūs arī redzēt šos skaitļus. Autosports, tātad pietiekoši regulāri, un mēs, protams, arī lielā daļā uz šiem te skatāmies, ka tas ir zināmā mērā, tas iet tādā augošā projekcijā, bet tas iet augošā projekcijā arī dēļ tā, ka mēs strateģiski un mērķiecīgi vēlamies, ka šie pasākumi tiek, kontrolēti no mūsu puses. Tas nozīmē, ka mēs cenšamies pēc iespējas vairāk tad uzrunāt šos cilvēkus, lai viņi ar mums saskaņo šos pasākumus, lai mēs esam vismaz informēti kā minimums, jo runājot, piemēram, par to pašu autosportu, tad 10 gadu atpakaļ, lielākā daļa no šiem te pasākumiem bija pilnīgi nekontrolēti, neviens ar mums viņus nesaskaņoja, tad šobrīd jau, kā mēs redzam, ja mēs esam nonākuši līdz kaut kādam līmenim, vismaz, kad viņi tiek vismaz ar mums saskaņoti, kas ir progress, un tas ir arī, zināmā mērā, mūsu, tā teikt, tā vīzija, ka tas, jo teiksim tā, tas pieprasījums pēc šāda veida aktivitāti, un to es gribu uzsvērt, viņš jau nemainīsies. Līdzīgi tāpatās, kā ir pieprasījums un vajadzība, un mūsu vajadzība arī pēc medībām, par ko mēs runāsim tālāk. Tāpatās arī šīs te vajadzība pēc cita veida aktivitātēm mežos, viņi jau būs, un mēs nevaram izlikties, ka mēs to nezinām, negribam zināt, negribam redzēt, un iebāzt galvas miltīs un izlikties, ka tā nav. Tāpēc mūsu skatījumā tad tomēr ir aktīvi ar šo jāstrādā, un tāpēc, runājot, piemēram, par to pašu autosportu, ko arī bieži vien, teiksim, sabiedrība ir novērtējusi pretrunīgi, sauksim to tā. Neskatoties uz to, mēs uzskatām, kad ir jābūt visu veidu aktivitātēm vieta, teiksim, Pierīgā, un tāpēc mums bija arī, es gribētu teikt tā, pietiekoši veiksmīga sadarbība, un joprojām ir ar Motosporta federāciju, ar kuras palīdzību mēs vairākas enduro motociklu maršrutus izveidojām, mēģinot viņus, tā teikt, ielikt tādā maršrutā, konkrētā maršrutā, Bet, jāņem vērā, ka tur arī ir citi apstākļi, kādēļ, teiksim, ir nepieciešama attīstība šādām te lietām, un Rīga tomēr vai Pierīga tādā ziņā ir nedaudz par mazu, bet, tā ir jau cits jautājums. Un tad ir vēl dažādi citi pasākumi, kas varbūt ir saistīti ar citām lietām. Un tad tas, ko es te, varbūt jūs pusi neredzat, tad es varu pateikt, attiecībā par tādiem nesaskaņotiem pasākumiem vai pasākumiem, par kuriem mēs patiešām visi zinām, un loģiski tas ir saprotams, ogošana, sēņošana,
Dažādas aktivitātes, protams, pietiekoši daudz arī ir ūdenskrātuvs ap Rīgas pilsētu vai Pierīgā. Makšķerēšana, laivošana, tātad subdēļu izbraucieni, purva pastaigas un tā tālāk un tā tālāk. Nu, ļoti daudz dažādas lietas ir, ja. Nu, lūk, un tas, ko es jau pirms tam minēju, jā, tas, kas ir ļoti svarīgi mūsu gadījumā, protams, ir savā ziņā kontrolēt šo te. Līdz šim, protams, ka mēs tas, kādā veidā, ja mēs ievirzam jau šo arī nedaudz tādā, arī šo statistiku, tā sasaistēt tomēr ar medībām, tad visos mūsu saskaņojumos mēs mērķtiecīgi arī liekam iekšā informāciju par šajā teritorijā esošo vai darbojošos medību kolektīvu, attiecīgi kontakta informācija ar šī te kolektīvu atbildīgajām personām, lai tad šie jautājumi tiktu, tad mēs skaņojam ar nosacījumu, ka tad attiecīgi arī kolektīvs tiek sazinās tad šie te pasākumu organizatori ar kolektīvu un attiecīgi brīdina. Vienmēr mēs varam diskutēt, un es zinu, ka mūsu kolektīvi to ir vairāk reizes arī mums teikuši par to, ka viņuprāt šie te pasākumi būtu jāsaskaņo, tātad jāsaņem saskaņojums no medību kolektīviem, tāda tā kā atļauja. Daļai saprotot arī šo, jāsaka tā, ka mēs šī gadījumā vairāk šo tomēr virzam uz tādu informāciju vai informētības virzienu, tāpēc, ka atkal brīdī, kad nenotiks vai kaut kādu iemeslu dēļ mēs vai medību kolektīvs nebūs ar mieru šo saskaņot, piemēram, tad sanāks tā, ka tas pasākums notiks tāpatās. Un tas celiņš ir izmēģināts, un tas ir skaidri zināms, un tā tas vienkārši ir, tāpēc tad mēs arī tālāk runāsim par potenciāliem risinājumiem. Tanī pašā laikā, protams, mēs minam arī tas, ka mēs noteikti nesaskaņojam visus pasākumus. Ir daudzi pasākumi, pietiekoši daudz pasākumu, kurus mēs nesaskaņojam. Mēs gan šādu statistiku īsti neesam veduši, tāpēc man ir īsti cipari nav, bet katrā ziņā mums ir vairāk piemēri gan dažādi izbraucienu pasākumi, kur ir vai nu nepareizajā maršrutā, vai nu nepareizajā laika apstākļos, vai tā tālāk, kurus mēs nesaskaņojam, ir arī, tā teikt, ar purvu, vienalga, vai tā ir dēļu izbraucienu vai kaut kādas pastaigas purvos, jo lielākā daļa vai liela daļa no mūsu purviem, aptuveni puse, atrodas Natūra 2000 teritorijās, tad attiecīgi nepareizajā sezonā arī šos mēs nesaskaņojam. Skaidrs ir tas, ka mūsu nesaskaņošana, protams, nevienmēr nozīmē to, ka tas tāpēc nenotiek, bet vismaz tas, ko mēs no savas puses darām kopā ar Dabas aizsardzības pārvaldi, piemēram, Natūra 2000 teritorijās un atsevišķos gadījumos arī ar aktīvāko pašvaldības policijas palīdzību, ja, tad protams, tad ir darbi, ko mēs, protams, kontrolējot arī veicam. Ir bijuši arī nesaskaņoti dažādi citi pasākumi, kā zirgu izjādes un tā tālāk. Tā. Nevaru nepieminēt statistiku attiecībā par atkritumiem. Tā ir būtiska sadaļa tāpēc, kad un šo ikdienā arī mūsu tā teikt, medību kolektīvi visi ar to sastopās. Tātad, es skaitļi jūs paši redziet, ja, attiecībā par to, kāda ir situācija. Vidēji mēs tērējam tikai uz atkritumu nodošanu 150,000 eiro gadā, nerēķinot tās izmaksas, kas mums ir saistītas ar savākšanu, transportēšanu un tā tālāk. Ja. Skaidrs, ka bez visu, tur tie atkritumu spektrs ir pietiekoši raips, ja, bioloģiskie būgruži, nolietotas riepas, sadzīves atkritumi, ja, un, protams, ka pārliecinoši lielākā daļa tomēr ir sadzīves atkritumi visādos formātos, tur garāžas tiek tīrīts un tā tālāk, un līdz pat tur tiešām ir arī bijušas situācijas, kad ir aitu galvas izmestas no kaut kādām ēstuvēm, ja, kuras tāpat, ja mēs laicīgi neesam
viņas tā teikt, ieraudzījuši, tad viņas ir izvazāts pa visu mežu, ja, un arī tādas situācijas ir bijušas. Nu jā, un tad ir bīstami atkritumi, kas zināmā mērā ir kaut kādas nezināmas izcelsmes, tur vielas, kas arī ir būtiski, ja, kuras mēs tad attiecīgi dabonam utilizēt. Protams, tad ir šīfers un tādas lietas, kuras mums zināmas, ja. Ugunsgrēki ir viena no, tā teikt, visi zinām, kuras ir tās sezonas, ja, un, teiksim tā, tā labā ziņa visā stāstā ir, protams, tā, ka pēdējos gados, faktiski jau diezgan jau būtiski pateicoties gan valsts meža dienesta, tā teikt, spējām, gan arī mūsu gadījumā arī ugunsdzēsēju vai vugda, un arī mūsu pašu pūlēm, ja, tad ugunsgrēku skaits ikgadējais ir pietiekoši liels, bet platības vidējās par laimi ir maziņas, mēs pietiekoši ātri visi spējam noreaģēt, ja, bet ir bijuši, diemžēl, gadījumi, ja. Un 21. gads, ja es pareizi atceros, bija tas gadījums, kad pie Garkalnas bija faktiski Pierīgā pēdējos, nezinu, cik 20 gadu laikā tāds, bīstamākais, lielākais ugunsgrēks, kas aizgāja vainagos, ja. Un tā ir ļoti nozīmīga tēma, ja, un arī ar šo saskaroties mēs bieži vien šīs te aktivitātes, kas mums tiek prasītas, ja, šādos te teritorijās, ja tie ir kaut kā tur moto izbraucieni, vēl zin kas, tādus mēs atsakamies saskaņot. Tā. Un tad mēs esam beidzot no statistikas līga nonākuši arī pie medību jautājumiem. Medību kolektīviem, sadarbība ar medību kolektīviem. Skaidrs tas pirmais, ko es gribētu, protams, teikt, mēs kā meža un zemes īpašnieks, protams, kad pirmām kārtām uz sadarbību ar medību kolektīviem skatāmies no tādas tīras mūsu kā apsaimniekotāja, meža apsaimniekotāja vajadzības. Tātad, un tā arī mēs uzskatām, ka meža vai medību apsaimniekošana, protams, kad ir daļa no mežsaimniecības, tātad gan bojājuma preventīvā kontrolē, gan arī, protams, sanitāro apstākļu un, protams, arī dzīvnieku populācijas, tā teikt, kontrolē, jā. Tas ir, protams, pirmām kārtām, kāpēc tā teikt, mums kā meža īpašniekam ir svarīgs šo teritoriju apmedīšanu. Un, tā kā jau es minēju, tātad Pierīga ar visu to, kad ir tik ļoti daudz iedzīvotāju, ļoti daudz, tā teikt, mežu vidū atrodošies ciematiņi vai atsevišķas mājas, tad tās teritorijas, meža teritorijas pietiekoši ir tomēr ir tādas, sauksim viņas viendabīgas, ja. Protams, ar atsevišķām mozaīkām, kuras vairs nav tik daudz pat lauksaimniecības zemes, cik varbūt arī apbūvētas zemes, ja skatās tuvāk Rīgai, ja. Tad tomēr tā dzīvnieka klātbūtne tur ir pietiekoši lielā apmērā, un to mēs, protams, ļoti labi paši redzam ikdienā, tā teikt, strādājot, gan arī no tiem postījuma apmēriem, ko mēs spējam fiksēt mūsu jaunaudzēs vai faktiski mežā. Lūk, ir ļoti labs termins pēdējā laikā tiek izmantots ekosistēma pakalpojumi, tad savā ziņā jāsaka tā, pa lielam tas tā vienkāršā valodā nozīmē tātad visas tās lietas, ko mēs no meža faktiski varam gūt, ja. Un savā ziņā jāsaka tā, ka tā vispārīgi paskatoties vēsturiski, ja, tad medības kā tādas varētu būt faktiski viens no tādiem reāli darbojošiem, neteikšu, ka pirmajiem, bet tā teikt viens no nozīmīgākajiem ekosistēmu pakalpojumiem, kas reāli jau darbojās. Un tur ir apusējs labums, jā, apusējs labums gan īpašniekam, gan mežam, gan arī, protams, pašiem medniekiem, jā, kuriem, kā mēs visi labi zinām, tad tā ir, protams, arī sirdslieta. Lūk, tāda, ja vēl pa dažiem cipariem, tad kopumā Rīgas mežiem mūsu teritorijās ir aktīvi, un sadarbība aktīva ar 11 medību kolektīviem vai formējumiem, vai veidojumiem, sauksim to tā. Iznomāts mums ir vairāk kā 55,000 hektāri, kas ir 87% tātad no mūsu teritorijas. Tad attiecīgi ir viena rinda no teritorijām, kuras ir 5,000 atrodas Rīgas pilsētā, un to tēmu mēs arī vēl tā kā pieskārsimies šodien, bet faktiski lielākā daļa, protams, no mūsu teritorijas tiek iznomāta, medību tiesību normas tiek iznomāts.
Tā skaitā arī visas mūsu tad lielākās, vai daļa vismaz pilnīgi noteikti no mūsu Natūra 2000 teritorijām, kas arī pietiekoši lielā skaitā ir mums dažādi gan dabas liegumi, gan dabas parki, kas atrodas Rīgas meža teritorijām. Tā skaitā arī tās teritorijas. Un jāmin, protams, arī to, ka tas savā ziņā arī tāds nozīmīgs varbūt punkts ir, kad šajā gadā mēs veicām pirmo nomas tiesību izsoli, un viņa bija veiksmīga. Un, protams, tas savā ziņā arī parādīja to, kāda ir tā interese faktiski par medību tiesību izmantošanu Pierīgā, neskatoties uz visiem šiem te manis minētajiem nosacīti apgrūtinājumiem vai traucējumiem. Un tas, jāsaka, gan tā nebija nekāds īpašs pārsteigums, tas vienkārši bija apliecinājums, ka tas tā ir. Tā. Un tad mēs esam nonākuši līdz tām tēmām, kuras mūsuprāt būtu vērts. Jautājums ir, vai mums būs laika pietiekoši par viņām diskutēt. Faktiski ir tādas divas galvenās tēmas. Viena tēma ir saistībā ar drošību, kas arī tika te jau minēta. Un, manuprāt, šādos apstākļos, kādos esam mēs, kādos ir Pierīga, tad drošības elements ir ļoti nozīmīgs. Un mēs to ļoti labi saprotam, un tāpēc tā drošība ir salikt kopā faktiski ar sabiedrības informēšanas aspektu. Un ir pilnīgi skaidrs, kad mēs nekad, tik cik būs mūsu spēkos, neatteiksimies no medībām Pierīgā. Un tas ir mums, kā meža īpašniekam, nozīmīgi, un mēs ļoti labi redzam arī to, kad arī sabiedrībai, kas šajā gadījumā domāju sabiedrības daļa, kas ir mednieki, ir gan interese, gan arī iespējas šīs darbības īstenot pie Rīgas, kā tur par to jautājumu vairs nav. Lūk, un mums ir bijušas vairākas diskusijas arī ar vietējām pašvaldībām, piemēram, ierīkojot dažādus rekreācijas objektus. Tieši šī kontekstā, jo mēs vienmēr runājam un vienmēr informējam visus mūsu sadarbības partnerus par to, ka šīs teritorijas, ja mēs gribam, piemēram, tur attīstīt, kaut vai pastaigu taku, ka viņas visas atrodas teritorijā, kura tiek aktīvi apmedīta. Mazāk vai vairāk aktīvi, bet tomēr notiek tās medības, un medības potenciāli notiek un notiks. Un tas nāk komplektā. Un te vienmēr tad ir runa arī ar pašvaldībām, vienmēr ir gājusi runa par to, kā mēs varam nodrošināt šo drošību un kas būtu jādara, vai tieši otrādi nebūtu jādara, lai mēs varētu būt pārliecināti par to. Lūk, un te mēs nonākam pie sabiedrības izglītošanas jautājuma, kas te arī tika minēts jau vairākas reizes, un te es domāju, mēs zināmā mērā, mežnieki vai meža nozara kopā ar medniekiem, manuprāt, tā ir ļoti nozīmīga tēma, bet sākumu, teiksim tā, lai mēs par šo runātu vispār, tad pirmām kārtām, protams, mums pašiem ir jānodrošina, ka mēs paši savā starpā pirmām kārtām spējam ļoti pietiekoši atklāti, raiti, saulaicīgi un tātad komunicēt par lietām, par komunikāciju dažādos veidos. Tātad tas, kā mēs līdz šim, protams, strādājam, un te neiet runa par komunikāciju, kas ir, piemēram, saistīta tur ar ikdienišķām lietām, kas mums ir, teiksim, kopēji savstarpēji sadarbojoties ir jāveic tur attiecībā gan uz dzīvnieku kontroli, gan uz atskaitīšanos, gan attiecīgi uz bojājumu, tur, teiksim, bojājumu kontroli un preventīvām darbībām, bet te es tieši gribētu teikt un runāt par to sadaļu, kas ir saistīta ar komunikāciju gadījumos, kad mēs kaut ko, vai mūsu teritorijā kaut kas tiek attīstīts, vai mūsu teritorijā tiek saskaņot kaut kādi pasākumi, un tas ir tas, ko es minēju, kādā veidā mēs to līdz šim esam īstenojuši. Un es domāju, ka tur ir jābūt un jāvar būt kaut kādiem arī, vēl papildus uzlabojumiem. Skaidrs ir tas, ja mēs runājam komunikāciju, tad nākošais punkts ir komunikācijā, protams, ar sabiedrību, un attiecīgi tas ir tas, vai šī te kopumā jāsaka tā, mēs jau labi zinām, kad, ja mēs skatāmies sabiedrību tādā vispārīgā mērogā, tad teiksim tā,
tie ļaudis mēs, kas cērtam kokus, vispār sabiedrībā netiek ļoti augstu vērtēti un attiecīgi ar medniekiem bieži vien situācijās, ka tiek runāts par dzīvnieku šaušanu, ja, un netiek runāts par neko citu arī, tad ir līdzīga situācija un šī situācija arī, manuprāt, ir pietiekoši svarīga, lai viņu mainītu un cilvēkiem, teiksim, vairot to sapratni, ja, par to, kāpēc medības pierīgā, kāpēc medības taku tūmā, kāpēc māju tūmā, kas ir tās lietas, kādēļ tas ir svarīgi. Ja. Skaidrs ir tas, ka tas ir pacēlies arī vairākos kā lai saka, diskusijās un atsevišķās vēstulēs, kas tad tika arī minētas, ir tāda, kad, protams, ka mūsu pusē ir ļoti nozīmīgi, ka tie mednieki, jebkurš mednieks, ka viņi ir atbildīgi un pieredzējuši. Un tas, protams, ir medību kolektīvu pirmām kārtām atbildība, bet arī mūsu kā meža īpašnieku atbildība. Ja? Un tas arī ir svarīgi. Un mums ir jārada pārliecība visiem, arī tā skaitā arī sabiedrībai par to, ka nevar būt jautājumi, kad jebkurš mednieks, kurš tiešām ar ieroci medību platībās atrodas, pirmām kārtām, ka viņš tur atrodas legāli, otrām kārtām, ka viņš ir pieredzējis un zina, ko darīt. Un tas, man liekas, ir ļoti nozīmīgi, un šī te pārliecība vai šī te sajūta mums visiem ir jāvar radīt. Tas, protams, kā arī es minēju, protams, ka medības savā ziņā piesauc tos ekosistēmu pakalpojumus. Medības ir un nākotnē noteikti arī tā arī paliks. Es domāju, ir tomēr kā viens no varam uzskatīt arī, ka tai skaitā arī bez vis tā minētajām vajadzībām ir arī kā rekreācijas veids. Un to, es domāju, nav vērts neslēpt. To, es domāju, ir pietiekoši atklāti par to arī jārunā, kas, manuprāt, ir baigi ok. Un tas viss kopā, manuprāt, līdzīgi, kā es minēju, meža nozari kopumā, ja tā arī attiecībā uz medniekiem, šī sapratne, zināmā mērā ir tā, kas mūsu virza vai bīdītu, tā teikt, uz tādu, izpratni, kas savā ziņā ir mūsu kopējais reputācijas jautājums. Ja? Un te mēs esam pārsprieduši, protams, arī ar Baumaņu kungu par to, kādā veidā un kas būtu varbūt tie pasākumi tuvākajā laikā, ja mēs runājam tiešām par pierīgu, ja? Kādā veidā mēs ar šo izglītību, varbūt ar kaut kādām tiešām īpašajām kampaņām, pirmām kārtām, protams, pierīgas kontekstā varētu startēt līdzīgi, kā mēs esam pārdomājumi un startējam attiecībā par tiem pašiem motosportistiem un tā tālāk. Tā ir lieta, kuru acīm redzot pat no sevi neatrisināsies, ja? Un man liekas, par to ir vērts pietiekoši runāt. Bet, tā, nākošais jautājums. Es domāju, ka es varētu tad Edgaram nodot, lai Edgars pastāsta. Bet mēs Edgars pabeigs, un tad mēs abi divi atbildēsim uz jautājumiem. Paldies. Nāc, Edgar. Labdien. Paldies, Jāni. Neliela atkāpe no medību tēmas. Es ierodoties šeit šodien biju nedaudz pārsteigts par to, ka ir viesojās arī valsts asiņu donoru centrs. Tā kā kungi dāmas saņematies un izdariet šodien par vienu labu darbu vairāk. To ieraugot man personīgi galvā tapa viltīgs plāns, kā nosvīst no šīs konferences, nodot asiņus un oficiāli brīvdienas braukt mājās. Bet labi, pie tēmas. Paturpinot Jāņa iesākto par sabiedrības izglītošanu un komunikāciju. Tas ir tas, pie kā ir jāstrādā plašāk un daudz aktīvāk, jo parastais pierīgas iedzīvotājs cilvēks ieraugot, izdzirdot vārdus, pilsētu, medības, uzreiz viss ir slikti. Uzreiz prātā rodās tāda aina, ka sākoties, piemēram, dzinējmedību sezonai, tagad biķernieku, šmerļu un citos Rīgas mežos, Rīgas teritorijā esošajos mežos, tad katru sestdienu večē ar plintēm un suņiem tagad katru nedēļu dzīs zvērus un žaudīsies pa labi, pa kreisi neskatoties. Es domāju, ka liela daļa sabiedrības pat neapzinās to, par kāda ir šo noteikumu, saitošo noteikumu jēga. Tā nav nekāda atpūta, tā nav nekāda izklaide, tas ir vienkārši veids, kā parūpēties par to, lai izvairītos no šādām te ainām. Man liekas, šī bilde
Ja nekļūdos, man liekas, šī bilde pat ir uzņemta Mārpes, vai Jaunmārpē vai Babītē. Tas ir veids, kā izvarīties no šādām te situācijām, kad meža dzīvnieki nāk iekšā pilsētu teritorijās, rakties pa atkritumiem, iespējams apdraudēt iedzīvotājus un radīt šāda te veida problēmas. Un, principā, par saistošiem noteikumiem man pašam personīgi ir šobrīd vislielākā interese, precīzāk sakot par Rīgas pilsētas saistošiem noteikumiem, kas atļautu medības pilsētās, jo šo noteikumu projektu kaut kādu laiku atpakaļ es pats redzēju, viņš bija brīvi pieejams, tagad kaut kur ir pazudis. Saprotams, ka sabiedrības ažiotāža un cilvēku vietējo iedzīvotāju iebildumi kaut kādu, un tas par to nerunāsim, bet gribētu saprast, cik tālu šis projekts ir ticis, jo tā priekš mums Rīgas mežiem šobrīd ir ļoti aktuāla tēma, jo varam uzskaitīt to, ka citās pašvaldībās, man liekas, ka Sigulda no visām bija pati pirmā, kas šos noteikumus arī izstrādāja un apstiprināja, un viņiem šis pasākums ir sanācis tīri veiksmīgs. Un galvenais jautājums, ko es vēlos noskaidrot, no medību viedokļa. Šeit ir mūsu karte. Ja skatāmies, tad šie te gaiši zilie kvartāli ir tas, kur mums ir noslēgts aktīvs medību līgums. Violetie kvartāli ir tās teritorijas, kas ietilpst Rīgas pilsētā, meža teritorijas, parki un tā tālāk. Un tā sarkanīgā tā ir Jūrmala. Un te skaidri var redzēt, ka šie te Rīgā esošie kvartāli ir tieši pieguļoši šī te medību iecirkņu teritorijai. Un interesē tas, vai ir jēga šeit reģistrēt medību iecirkņu. Un par šādiem jautājumiem esmu vērsies pie vairākiem cilvēkiem, bet tādu konkrētu atbildes neesmu saņēmis. Redzot, ka šeit šodien ir vairāk pārstāvi no Rīgas medību koordinācijas komisijas. Varbūt šis ir viens jautājums, par kuru mēs varam padiskutēt. Un esmu droši, ka Lūša kungs apstiprinās, ka reģistrēt iecirkni nav problēma, bet vai no tā ir liela jēga šim te medību kolektīvam? Jo iecirknis kā tāds, meži ir pilsētā, bet tas joprojām ir mežs, vai šādas teritorijas tiek pieskaitīts klāt iecirkņu teritorijai kā vienlaida platība, vai tas ietekmē kaut ko uz izsniegto medību atļauju skaitu un tā tālāk, vai tas ir tikai tāds ķeksītis, ko mēs varam ielikt kaut kur un galu galā par šo te jautājumu tāpatās beigās spriedīs pašvaldības medību tiesību koordinācijas komisija. Apmēram tā. Tas ir aicinājums pārdomām, cik saprotu. Aicinājums diskusijai. Es vēl vienīgais varētu pielikt klāt pie šī te, kad skaidrs ir tas, ka mēs tiešām nopietni domājam un, manuprāt, tā teikt, medību vajadzība no dažādiem aspektiem. Šī gadījumā tas arī, ko Edgars minēja, pilsētā Rīgā, Jūrmalā ir nepieciešamība, jā. Tā kā tas, manuprāt, bet ir skaidrs ne pa katru cenu, jā, un tā ir, tā teikt, aktualitāte. Tad var jautājums droši vien, ne? Jurins no zāles jautājums. Lūdzu. Paldies. Agnita Drēbotkina-Kronberga pārstāv Saukrastu novada pašvaldības medību koordinācijas komisiju. Jums iepriekš slaidos bija tāda norāde veiksmīgi noslēgusies pirmā medību tiesību noma izsole. Kā viņa, man tīri tas tehniski, kā jums viņa risinājās, un tas veiksmīgi tas uzsvars bija. Tad bija kaut kāds arī problēmas ar to? Es gribētu teikt, ka tā, ka nē. Tādā ziņā no tehniskā izpildījuma viņai problēmas nebija nekādas. Interese bija, manuprāt, ļoti liela. Mēs varam padalīties, ja jūs interesē, mēs varam pēc tam arī ar kolēģiem varam pastāstīt arī detalizētāk, bet kopumā interese bija ļoti liela. Un mēs pietiekoši atklāti gan pirms tam, gan arī izsoles laikā komunicējām ar izsoles dalībniekiem par visiem tiem aprobežojumiem un problēmām, sauksim to tā, vai izaicinājumiem, ja, ar ko būtu jārēķinās šī situācijā. Ja, un tas ir būtiski, man liekas, ja mēs runājam tieši par saldu iespējams arī, ja tuvāk pilsētai, tad
Salkrastes atvainojos. Jā, Salkrasts īstenībā tas ir, man liekas, ļoti līdzvērtīgi. Jā, es kaut kā pārklausījos. Tiešām, manuprāt, teiksim, tā pilsētas tuvums pilnīgi noteikti vienmēr tiek piesaukts un minēts arī no mednieku puses, protams, par to, ka tas ir apgrūtinoši un ierobežojumi, un to mēs ļoti labi apzināmies, un par to ir atklāti jārunā. Tā kā noteikti, bet mēs varam pārunāt, jā. Man ir viens jautājums iesūtīts īsziņā. Tā, tūlīt. Meloju WhatsAppā. Vai Rīgas meža nesaskata riskus attiecībā uz medību nomas izsolēm pie valsts kritiskās infrastruktūras? Vai nevajadzētu iznomājotājus pārbaudīt sadarbībā ar valsts drošības institūcijām, jo nomas tiesības dot atļauju atrasties mežā ar ieroci kritiskās infrastruktūras tuvumā? Skaidrs, ka riskus mēs visi varētu saskatīt. Te jau mums pirms tam valsts meža dienests iezīmēja šo te bildi attiecībā uz kritisko infrastruktūru. Mūsu gadījumā tā ir tiešām lidosta, jā. Un savā ziņā tā Pandoras lāde šim jautājumam ir nedaudz atvērta šobrīd, jā. Un es uzskatu, ka šis jautājums, jo mēs visi kopīgi saņēmām atbildes vēstuli uz uzdoto jautājumu, ko uzdeva medību kolektīvi. Mūsu medību kolektīvi. Un attiecīgi, šis jautājums, lai gan Uškungs tā mierīgi mūs te nomierināja, es gan tik ļoti mierīgs par šo jautājumu gan nejustos šobrīd, jā, jo faktiski, tā atbilde tika aizsūtīta ļoti daudziem adresātiem. Tas nav varbūt nekāds rādītājs, jā, bet šis jautājums ir mums jāpārunā. Es domāju, ka arī man liekas, arī jums, Medību savienībā, es domāju, ir jāiesaistās šī jautājumā, un šis ir atvērts jautājums šobrīd. Attiecībā par drošības aspektiem runājot, protams, un te es drīzāk uzsveru pirmām kārtām tas, ko es minēju attiecībā uz mednieku pieredzi, attiecībā uz to, ka teiksim, kā medību kolektīvi iekšienē tomēr tad organizē šo te sadarbību, un mums kā medību, vai mums kā īpašniekam, protams, ka būs un ir jāpārliecinās par to, vai medību kolektīvi ir spējīgi šo ievērot. Tas ir viens. Katrā ziņā mēs no savas puses visu, ko mēs spējam pārbaudīt attiecībā uz mūsu medību kolektīviem, to daram. Mēs neslēdzam līgumus ar kolektīviem, vispār mums nav neviena sadarbības līguma, kurus mēs nepārbaudam attiecībā uz tām prasībām, kas mums ir valstī noteiktas. Tur ir dažādas, jā, tur sankciju prasības un visas citas prasības. Tā kā to mēs no savas puses, cik mēs spējam, protams, pārbaudam, jā. Vai tas, ja teiksim, uzstādīto jautājumu līdz galam atbild, man grūti teikt, ja es te uzreiz iezīmēju situāciju, ja, par ko var runāt, ja, kad neiet runa pa bisi, bet kad tur vīrs ar bazuku pa mežu skraida, ja, un mēģinās tagad šaut pa lidmašīnām, ja. Es gribu teikt tā, pirmais zemesardzes bataljons atrodas blakus Rīgas lidostai. Rīgas lidosta 23. gadā pati ap savām teritorijām izsludināja medību tiesību nomas izsoli, kur arī vainagojās ar rezultātu. Tāpēc tas jautājums ir jārunā. Ja, ja lidosta pati uzskata, ka drošības risku nav, tad es gribētu teikt tā, kad šis jautājums ir runājums, ja, bet tas zināmā mērā arī kaut ko atbild jau. Ja. Lidosta noteikti zinās labāk par savu saimniecību. Jā, vēl viens pēdējais jautājums, ko es... Tāda neliela remarka, ja mēs skatāmies uz mednieku kolektīviem kā biedrībām, ja nemaldos biedrību un nodibinājumu likumā jau šobrīd ir paredzēta iespēja, ja šī biedrība apdraud valsts drošības intereses, viņi vienkārši likvidēt un, kā tautā sauc, izformēt. Tā kā valsts drošības iestādēm ir visas iespējas to darīt, un gan jau viņas to dara, un visticamākais mums nav īsti jāzina par to, ko viņas un kā viņas dara. Un ko viņas zina, jā. Ceram. Vēl viens jautājums.
Jā. Haralds Barviks, Latvijas mednieku asociācija un arī Rīgas pašvaldības medību koordinācijas komisija, tā nu ir sakarits kopā. Jā. Un ko es gribētu laikam sākt ar to pēdējo jautājumu, kurš bija par šiem drošības aspektiem. Nu, atcerēsimies to, kad ieroču atļauja tiek izsniegta cilvēkiem, kuri ir izgājuši tātad pārbaudi valsts policijā un arī attiecīgi drošības struktūrā. Tā kā šis jautājums, es domāju, ir diezgan lieks un viņš liecina tikai par kaut kādu cilvēku personīgo ieinteresētību konkrētajās teritorijās, kas arī bija jums redzams tad, kad tojās šī izsole, ja, un ka viņu mēģināja sabotēt visādos veidos. Ja, bet tur ir tikai personīgā interese apakšā. Nerunāsim par personām, nerunāsim par to, kam tas ir. Nākošais, ko es gribēju pieminēt, šie Rīgas pilsētas pašvaldības saistošie noteikumi saistībā ar medību platībām. Jā, mēs medību koordinācijas komisijā izskatījām šo jautājumu un tik pieņemts lēmums, ka ir šie saistošie noteikumi jāizstrādā. Ja? Un kā redzam, jau šāda pieredze mums ir. Vairākās pilsētās ir izstrādāti un kā labais piemērs tas ir. Tā kā es domāju, ka arī līdz saprātīgam risinājumam nonāks Rīgas pilsētas saistošie noteikumi, modelis, kādā veidā tālāk apsaimniekot šīs platības, nezinu, tas ir acīm redzot domē jālemj vai medību koordinācijas komisijā, kas ir liederīgāk vai iznomāt, vai piesaistīt konkrētam klubam, vai atstāt kā brīvās platības, tas ir pašvaldības jautājums. Tur, teiksim, es domāju, ka receptes gatavas nav un neviens nepateiks, kādā veidā, ko darīt. Un varbūt arī bišķi atskatoties atpakaļ, šeit kas par jautājums bija un Valters, kur atbildēja par iespējām pilsētas teritorijās un ne tikai pilsētas teritorijās medīt ar lokiem. Atcerēsimies, cienītie konferences dalībnieki visi, ka tas ir saistīts ar izmaiņām medību likumā, un viņš ir iepriekš vienmēr mums ticis notorpedēts. Un laikam šobrīd es neveikšu nekādu aģitāciju ne par vienu politisko spēku, bet tas ir tiešā veidā saistīts jau ar mūsu Saeimas deputātiem. Un tātad nākošajās vēlēšanās krietni padomājiet, par ko jūs balsojat. Paskatieties, kas par ko un ko ir atbalstījis. Un tātad mūsu progresīvie talanti un vēl viens otrs talants ir bijuši tie, kas ir radikāli iestājušies pret šīm loku medībām. Un, diemžēl, šajos gadījumos, kad ir bijuši izvirzītas šīs priekšlikums par loku medību legalizāciju, teiksim tā, ir ņemts vērā nevis ekspertu, nevis starptautiskā pieredze, bet ir ņemta vērā, es teiktu, zaļās kliķes, zaļās bandas, jeb te pseidozaļie, kā mums tagad atļaujās, paldies Dievam, arī cilvēki no tribīnas pateikt, kas tas ir. Un mēs varam nosaukt konkrētus uzvārdus. Tas ir Ķemeru parks, Liepas kungs, tā ir Latvijas ainavas, Notis kundze, tas ir Ķerus, Latvijas ornitoloģijas biedrība. Tātad ziniet savus varoņus, ziniet, ar ko runāt, un ziniet tās politiskās vēsmas, kuras viņus atbalsta. Tātad domājam, par ko mēs balsojam, un tad arī būs rezultāts, jo mednieki un arī dienas, gan arī no ministrijas puses vienmēr ir bijis atbalsts tam, kad šis ir oficiāls legalizējums medību veids. Paldies! Es jau drīkst īsu komentāru. Jā, īsu komentāru. Manuprāt, ir ļoti, tāpēc mēs iezīmējām, un tā vesela tēma īstenībā ir tā sabiedrības izglītība vai sabiedrības izglītošana. Vienalga, vai tas ir jautājums par lokiem, vai tas ir jautājums par medībām pilsētā, jo mēs labi atceramies brīdī, kad publiski tika
palaista ziņa par šiem saistošajiem noteikumiem Rīgas pilsētā, vai ne, kas sākās. Un tas ir reāli diskusija jautājums un atklātas diskusijas jautājums, un tas ir tas, ko mēs vienmēr esam arī pieredzējuši, ja? Jo atklātāk mēs mēģinām runāt, protams, skaidrs, ka vienmēr būs viedokļi, un viņi būs tādi, kuri, tā teikt, vienmēr pieslēsies savam viedoklim, tu viņam var skaidrot, ko tu gribi. Bet arī pašā laikā, manuprāt, tas ir ļoti nozīmīgi par to pietiekoši atklāt runāt un nekā savādākā nestāstot, ar ko mēs ikdienā nodarbojamies, ja nekā savādāk to nevar īsti nevienam paskaidrot, ja. Un tāpēc es joprojām aicinu, teiksim, es pilnīgi pārliecināts, ka Rīgas saistošie noteikumi un visas tās diskusijas, tad, kad viņas atkal līdz tam nonāks, viņās būs jārunā un būs daudz jārunā, būs noteikti man jārunā, Edgaram un noteikti arī komisijai pašai būs noteikti jākomunicē par šo jautājumu un iespējams tur vēl kam, jā. Un tad, un tas ir, manuprāt, tur jāskatās, kas ir tie potenciālie veidi, un tāpēc es tiešām ceru, ka Mednieku savienība būs gatava iet un skaidrot kopā ar mums un kopā ar komisiju, teiksim, tos svarīgos jautājumus.